Sarunu cikls Iestātne. Viesunam vētrasputns noteikti zina daudz cilvēki, ne tikai Mērsragā, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Ienākot šajās telpās, ikvienu pārņem garda ēdiena aromāts un īpaša gādība un rūpes par katru, kas ir ieradies šeit baudīt kādu gadu maltīti vai arī apmesties uz palikšanu varbūt saldam miegam. Šodien mēs piestāsim un ieklausīsimies vētrasputna saimnieces stāstā Ivetā Dārziņā. Sveika, Iveta! Sveiki! Ir pienācis pavasaris laikam beidzot. Kā tu jūties pavasarī? Nu, ļoti labi. Saulīte? Jā, saulīte, tas ir pats galvenais. Tā kā... Kurš vispār ir tavs mīļākais gada laiks? Es nevaru konkrēti pateikt, kurš tieši, bet katrā jau ir savs. Bet, jā, ziema man ļoti patīk. Ziema. Ziema. Un kurš varētu būt mīļākais gada laiks vētrasputnam, ja šī ēka varētu runāt? Pavasaris, vasara. Jo tad brauc visi, tad brauc atpūtnieki, jā. Tā kā draugi paziņas, iegūtie paziņas. Jā, vasara. Vasara tas viskarstākais tāds, kad ceļotāji. Vislielākā dzīvība tieši šeit, jā. Veidojot šos sarunu cikla ierakstus, man arī ir daudz jaunumi un par jums varbūt es tā jau nezināju, esat vietējie Mēršadznieki no dzimšanas vai nē, bet izrādās, ka arī jūs esat ienācēji Mēršagā, jūs ģimene ir dzīvojuši citur, un tad jūs esat satikušies ar vīru un nolēmuši pārcelties uz Mēršagu. Kura tad ir tava dzimtā puse? Man Valkas puse. Jā, un kā tu sevi atceries Valkā? Jā, tā ir man bērnība. Tur man dzimtas mājas ir, mani rādi, mani tuvinieki. Bērnība, kā jau bērnība. Tā kā... Senāk arī aizbraukt uz to? Reiz gadā vismaz. Obligāti. Jā, tas ir kā likums jābrauc, bet Ziemassvētki agrāk bija tur, mēs svinējām, bet tā kā mēs esam ļoti daudz un plaša ģimene, un tad mums ir telpas, visi brauc vidzemnieki pie mums. Jā, tā kā. Vienmēr ir vieta, kur uzņemt. Ģimenei ļoti, ļoti labi. Visiem radiem ļoti labi. Nav jādomā, kur tad mēs satiksimies. Par ko Iveta gribēja kļūt bērnībā? Tur bija plaši. Tur bija gan bērndārza audzinātāji sākot, gan zirgu sacensības organizatori, gan ar zirgiem. Bērnībā brauca, jo ar zirgiem. Bet tas tāds maziņš posms bija tāds. Tā kā es tā nevaru pateikt. Laikam plašu profilu. Jā, bet tas bērndārs man tā likās vienmēr tāds, ka vajag bērndārzā būt. Bet, kā... Man šķiet, ka apmeklētāji jūt, ka tev ir īpaša mīlestība pret bērniem. Tā kā Jā, tie taču mūsu mazulīši. Tas ir arī šeit to var izpaust, vai ne? To bērnu mīlestību. Vai zirgi varbūt šeit Mēršagā esot nepietrūkst? Nē, tas bija tāds maziņš posms, kad zirgi, tas bija maziņš posms, tā kā tāds varbūt, tas tāds. Tad kā jūs nonācāt, labi, jūs iepazināties ar vīru, varbūt neiesim mēs tagad satikšanās detaļās, bet kā jūs nonācāt pie domas, ka jūs vēlaties pārcelties uz Mēršragu, jo arī vīrs nav mēršradznieks? Nē, nav. Viņam ir kursa biedrs, studiju laikā bija no Talsiem. Viņš saka, nāc tuvāk uz Talsiem, ne? Tā kā, vajadzēja kaut ko sākt savu, gribējās kaut ko savu. Un tad vīrs izdomāja, ka viņam jau tās ostas ir tuvākas, un tad ieraudzīja Mērsragu. Viņš saka, braucam uz Mērsragu, paskatīties. Braucām ļoti ilgi, es domāju, kuru ved, kur? Es ar 2 mazulīšiem, kur ved ārā no Rīgas tik tālu? Tad, jā. Tajā laikā jūs Rīgā dzīvojāt, jā? Jā. Tā pirmā sajūta iebraucot Mērsragā, nonākot tajā gala punktā. Skatījāmies šo īpašumu, ieraudzījām, un tad, man bija tā, es laikam nebiju tā, kad vajadzētu pārvākties kaut kur. Vīrs ieraudzījās šo īpašumu, un tad viņš teica,
paliekam šeit. Tā arī. Tad, kad jūs iegādājāties šo īpašumu, vai jau bija skaidrs, ka jūs šeit veidosiet viesunāmu, kafejnīcu, vai tomēr bija tā sajūta, ka mēs pērkam un mēs te vienkārši dzīvosim? Braucām uz šejienu, man bija viens nosacījums, lai būtu bērndārs bērniem un lai būtu skola. Divi nosacījumi. Lai skola būtu tepatās. Un tad ar tādu domu arī braucām, kad skatīties, kur var pārveidot vai saveidot vai taisīt to savu. Tad Vētrsputna, šī ēka jau šeit bija, ja? Šī ēka bija, tikai piecēlām klātīm pār šo telpu. Tad, principā, tikai tur, kur ir ienākšanas daļa, jā, un otrais stāvs tas bija, un viss ēdam zāli. Bija tikai karkas. Un tad iekšu mēs paši veidojam. Tā kā, Bet kas šeit bija iepriekš? Iepriekš bija maziņš veikaliņš, jā. Un senīts pati dzīvoja augšā, bet tā kā maziņš veikaliņš. Jo jaunieši atcerās, tie jau tagad jau vairs nav jaunieši, tie ir mūsu gadi, viņi atcerās, ka viņi šeit nāca, te pirka kaut ko, tad šeit bija veikaliņš. Un kā jūs nonācāt pie nosaukuma Vētrsputns? Jā, tas bija gan grūti izdomāt, un tad to atkal izdomāja mans vīrs, un braucām, viņš saka, vētra, tajā laikam bija vai vējš, vai kā, viņš saka, bet mums ir končs Vētrsputns, varbūt ņemam Vētrsputns, un tā arī ir. Kā jūs ar to nosaukumu tā esat labi sadzīvojuši, un mēs citu nevarētu iedomāties? Jā, tieši tā. Tā ir tā jūsu niša. Tad, kad mēs nākam iekšā pie durvīm, ir arī dažādas uzlīmes. Kā tad tās tur ir nokļuvušas un kas tās tur ir atstājušas? To visi klienti, kuriem ir savas uzlīmes, pārsvarā, tur ir ar mocīšiem. Un visforšāk bija tas, kad vienu gadu man bija uzklāts galds, tad bija pasūtījuma galds ar baltiem galdautiem, tāds zolīdais bija, un iebrauc baikeri. Un viņi saka, tu jau mūs gaidi. Es saku, jā, es vienmēr visus gaidu. Viņš saka, viņi pagriež muguriņu, viņiem ir Vētrsputns, viņi tie baikerīši. Tad porši jau, bet, katrs uzlīmē savu to uzlīmi. Kurš bija tas pirmais, kas to uzlīmēja un iesāka to tradīciju citiem? Pirmais. Es laikam nepateikšu, kurš bija pirmais, bet, tur bookings un tās atļaujas, tas laipa un lapa, haka. lai vispār tās oficiālās uzlīmes. Jā, tas, man liekas, bija pats pirmais. Pats pirmais jau darba laiks. tas jau. Tad, kad jūs šeit izdomājāt veidot šo viesunamu, vai tā bija tāda brīva niša Mērsragā, vai jau kāds piedāvāja izmitināšanu? Man liekas, ka mazāk bija. Jā. Jo šobrīd jau ir tas piedāvājums jau ar vien plašāks un plašāks. Tieši tā, jo cilvēciņi jau katrs jau, lai nebūtu tā, ka iegrožots vai ne, viņiem jau katram viņš grib atsevišķi, grib kopā ar kādu. Mums tā kā viesnīca vairāk ir tāda maza viesnīciņa. 2008. gadā Latvijā bija krīze un jūs, principā, tikko bijāt uzsākuši visu savu darbību. Kādas sajūtas bija toreiz, ka tu esi pašā sākumā un jau pirmais tāds trieciens bija, tāds, tas norāva visu 2 gadus, tas bija, mēs atveseļojāmies, tā kā, tas bija traks laiks. Bet jūs bijāt jau sākuši, jau uzņemt viesus? Pusgadu. Jā, un pēc pusgada sākās krīze. Tā kā. Bet, var. Iznācāt no tā stiprāk noteikti. Kā tā sākotnējā iecer un tas, ko jūs atskatoties šobrīd, kad ir pagājuši gandrīz 20 gadi, tā varētu būt 20 gadi, kā sakrīt tās ieceres, kas bija toreiz un tas, kas ir šobrīd realitātē, pie kā jūs esat nonākuši, kā tas tā prātā iztēlotā lieta un realitāte saskan, vai tomēr ir... jūs nebūtu iedomājušies, ka viss būs tā, kā tas ir šobrīd. Nē, tā vīzija jau bija tajā laikā, kad vērām vaļā, kad tā būs, bet, tā. Kaut kā likās tā, kad
jā, strādāsim, forši dzīvosim, audzināsim mazulīšu šeit, un tā kā, bet, jā. Bērni bija cik maziņi, kad jūs pārcēlāties? Krikšakam bija 3, Tomiņam bija 7, 6,5, 7. Tieši skolas jā, sākšanas laiks. Pusgadu viņš nogāja Mērsaga bērndārzā, un tad, jā. Nu, principā viņi ir uzauguši. Viņi ir uzauguši šeit, jā. Viņi uzauguši šeit, virtuvē, tā kā mēs smejamies. Jā, pie traukiem. Un tad viņi arī droši vien labi pavāri, vai ne? Jā, viņi ir labi pavāri. Un palīgi arī. Parasti viss saka, skaidrs, kāpēc viņi tik labi gatavo, bet abi divi viņi ļoti labi gatavo. Bet tev bija skaidrs, ka tu pati būsi tas cilvēks, kas darbosies virtuvē? Vai tomēr iecerba bija, es te tā pāraudzīšu, man būs pavārs, man būs apkalpojošie cilvēki? Nu jā, tas nebija tā, kad pavārs es neesmu, bet tas bija krīzes laiks, 2008. gads, kad nevarēja vairs neko. Tad ar minimumu arī dzīvojām. Kaut kas bija jādara, tā kā, jā. Bet tu esi pieļāvis domu, ka varētu kāds cits tajā virtuvē ienākt un gatavot tavā vietā? Ne, var, jā, protams. Jā, man jau šķiet, ka visi pie tās garšas ir pieraduši, ko tieši tu jā, ir pieraduši, bet es ļauju visiem mazulīšiem, visiem, kuri nāk, es visiem ļauju, lai tais sākumā paši sev, pēc tam man, un pēc tam, kas ir drosmīgāks, tie ķerās arī klātīm, bet jā, ir drosmīgiem. Man ļoti interesē viens jautājums. Kā iespējams ir atcerēties klientu ēšanas paradumus? Jo tad, kad mēs ar ģimeni šeit ierodamies, tu jau zini, kam vajag tādus salātiņus, kam vajag mazāk varbūt cukura vai vēl kaut ko, to nevajag atgādināt. Tu visu zini. Jā, ar gadiem jau aizmirstās jau, jā, retāk, bet tie, kas biežāk nāk, es atceros, un tad vīrs teica, viņš saka, tu nedrīkst tā teikt, ka tu atceries viņus 2 gadu atpakaļ, kas bijis, un kur ēda, un ko ēda, un kur sēdēja. Un tad es saku, kāpēc? Viņi domās, ka mums nav cilvēki. Bet jā, kaut kā, tāpēc, ka tos foršos jau vienmēr tu atceries. Tu varbūt vārdus neatceries, bet, jā, tāds, jā, tāds. Nav slapenā pierakstu kladīt. Nē. Šim klientam šodien tādas. Un tad, ja es neatceros, es vienmēr saku, es biespienu šodien nēdu. Atgādini. Jā, es tikai atgādinu, vai klusībā paprasu, ko vajag vai ne. Jā. Tā kā, jā. Vai šogad laikā apmeklētājiem ir izvirzījies kāds favorīts? Varētu veidot balsošanu, bet noteikti to var pateikt pēc tā, cik tad bieži ēdiens tiek pasūtīts vai ne, vai ir kāds ēdiens, kas ir tā kā topā visiem, varētu teikt, pārsvarā izvēlās to vai lielākoties? Jā, laikam tās garneļu mērcīte, tas viens no ejošākiem. Laikam pikantā, tā ir tāda. Bet agrāk bija puišiem pikantās garšoja, bet tagad jau meitenes arī pikantās un te prasa uz vistiņu, lai uzliek to visu. Un tā kā, jā, tas tāds... Jums tā ēdienkartā diezgan, varētu teikt, pastāvīgi ir, jā, visu laiku, vai ir kaut kas parādījies un saprotam nav un ņemam ārā? Jā, tu var mainīt vai nemainīt, tāpat tās cilvēki, viņi jau nevar vaļā, tie savējie, viņi nevar, tā kā es smejos, paskatās uz augšu un pasaka, ko ēdīs. Kaut gan doma varbūt ir nomainīt, bet tāpat tās ienākot iekšā, viņi jau, jā, izvēlās to pašu, un tad, kāpēc mainīt, vai ne? Vai arī, jā, tā kā. Kaut kur saskatīju. Mēs arī vienmēr pašķirstam, varētu kaut ko citu, beigās tāpat tās ir tas, kas ierasts jau. Vispār, ja skatāmies uz dažādām atsauksmēm, man šeit ir diezgan sēna atsauksme, bet gatavojoties šai sarunai, izrādās, ka jums ir arī mājaslapa, un tur kāds cilvēks bija atstājis 2014. gadā šādu atsauksmi. Cienījamā Iveta, kā atceraties, pagājušajā nedēļā mēs ar sievu apmetāmies jūsu viesnīcā.
Daudzu gadu laikā strādājot šajā biznesā, esmu ceļojis pa visu pasauli, sākot no ASV līdz Ķīnai un no Kanādas līdz Japānai. Reti esmu sastapis tik viesmīlīgu attieksmi kā jūsu viesnīcā. Apsveicu jūs ne tikai ar lielisku viesnīcu, bet vēl svarīgāk ar to, cik vienmēr smaidāt un palīdzat, cik vien varat. Apmierināt savu viesu vajadzības. Varu apliecināt, ka, ja man atkal būs iespēja apmeklēt Latviju, jūsu viesnīca būs pirmā manā apmešanās sarakstā. Cik mīļi, bija aizmirsis jau pat tādi, jā. Tās atsauksmes jau droši vien ir tas lielākais motivators arī turpināt darīt, kas iesākts. Jā. Jo gan jau, ka tā ikdiena, nezinu, tu varētu ieskicēt, kāda ir tava ikdiena tādā vasaras vidū, kad ir gan viesu mājas apmeklētāji, gan pilna varbūt kafejnīca. Kāds ir tavs rīts, cigos Iveta mostas? Vasarā Iveta mostas ātri, jo vasarā ļoti agri mostos, un tas ir 6, pat citreiz 5, jā, tā kā, lai paspētu visu, un man, jā, tas ir, man tāds rituāls ir, kad es atnāku uz namiņu. Kaut vai mājās man arī ir kafija. Es varētu sēdēt mājās, bet es atnāku uz namiņu, es vienmēr stundu sēžu pie kafijas un vienkārši neko nedaru. Un tā, tā kā stulbi, kaut kur skatos vai kaut ko domāju sevī, bet tas tāds neapzināti domāšana. Bet jā, tā stunda man ir vajadzīga. Un ja viņi izkrīt, tad ir tā, ka visu dienu tu kaut ko ņemies un tev kaut kas pietrūkst. Jā, tā stunda ir vajadzīga. Bet tas ir neatkarīgi. Vai 5 es ceļos, vai 6 vai 7. Tā kā man vajag to stundu priekš sevīm. Tā kā un pēc tam var turpināt savu darbību. Ziemas sezonā jūs esat atvērti nedēļas nogalē, vai ne? Un tad, ir cilvēki, kas varbūt iebrauc darba dienās un gribētu šeit paēst, bet, tas iemesls jau visticamāk ir, ka tas apmeklējums jau ir nedēļas. Mazāk, jā. Bet vienmēr es saku, tie drosmīgi, jo tiek iekšā, un ja pazvanu, ja es esmu šeit, jo es pārsvarā esmu šeit un kaut ko daru, kaut vai arī tāpatās sēž to kafijas pauzi sev veltu. Un jau, protams, ka es attaisu vaļā un parunāju ar cilvēku, ja viņš grib kaut ko pastāstīt vai arī uzēst, vai ne? Tā kā var, ja es esmu uz vietas. Vai ir kaut kāda, varbūt, klienti ir bijuši pie jums un jautājuši par kaut kādām vēlmēm, ko viņi gribētu Mērsragā piedzīvot vai baudīt, un jūs to tā kā nepiedāvājat, varbūt, ka jūs varat, vai tu vari padalīties ar kādu no šīm vēlmēm, un kāds drosmīgais, jauna biznesa meklējumos esošs cilvēks varbūt var paņemt šo ideju un Mērsragā nodrošināt. Ir varbūt kaut kas tāds? Tās sitienas nevarēšu pateikt, bet ir bijuši, jā, bet tādu izcelt. Jā, laikam tāda bišķi jāpadomā ir. Bet tā ir tā vairāk aktīvā atpūta vai? Es domāju, ka jā, tā noteikti, jo jā, un tad. Jā, ir viens, bet tas ir tāds, tie stirnu buktie staigātāji, un viņš teica, kāpēc nevar uztaisīt trasi apkārt ezeram, jo tur ir 60, cik tur kilometri, sanāk no namiņa līdz pat apkārt ezeram un to līdz šejienei. 58 laikam, un tad, jā, viņš saka, kāpēc nevar uztaisīt tādu trasi ar atzīmējumiem vai ar riteņiem vai ar kājām iziet tie aktīvie, kas var tos kilometrus noiet. Tā kā, tā, bet to jau dara, to jau visi dara, jā, tā kā. Jūs esat arī tādi aktīvi, manuprāt, kultūras notikumu popularizētāji, jo, ja jūs zinat, ka kaut kas ciemā notiks, tad apmeklētājiem jūs sakat, ejiet tur, apmeklējiet to. Tā kā tās kultūras norises jūs arī atbalstat, un arī jums ir svarīgi. Un es zinu, ka ļoti bieži jūs gribētu arī apmeklēt, bet tas darba laiks ir tāds, kā ir un nepaspēj. Jā. Es jau parasti saku, pēc 8. Pēc 8 varētu iet, un 7. šādi jau arī aizskrien. Nav jau tā, kad ja 7, tad jā, bet ja 6 pātru ir. Bet, jā, es saku, vienīgais, ja atnez afišu un man stāv viņa visu laiku, vai arī galvā stāv, tad jā, es visiem saku, nekur nebēgam no Mērsaga, mums ir pasākums, mums ir danči, mums ir kīnā, mums ir teātris, mums ir daudz, kas bet... Ja mēs tagad atkāpjamies no darba un parunājam par to,
kā tad Iveta atpūšas, kad ir iespēja atpūsties. Kas ir tas, ko tev visvairāk patīk darīt savā brīvajā laikā? Nu, brīvā laikā. Nu, jā, brīvā laikā. Nu, tā stunda, tā ir mana, jā, stunda, bet, nu, principā es slēpoju. Tāpēc man patīk ziema, jo es slēpoju. Es esmu slēpotāji, no slēpotāju kalnu lauva, tā kā visi mēs smejamies, bet viens teica, nu, tu jau šļūkā vienu no tā kalnu lejā. Nu, jā, savā ziņā, jā. Bet, nu, jā, tā kā man patīk slēpot. Riteni ne, riteni nepatīk braukt, bet vasarā es staigāju. Man tikai ir suns un mēs staigājam gar jūru, bet tā, kad, jā. Jums patīk ar ģimeni arī ceļot, vai ne, kaut kur? Jā. Kas ir tā šobrīd, varētu teikt, tā mīļākā vieta, kur jūs esat bijuši? Nu, ir daudz, bet pati mīļākā, kas man ļoti patīk, tā ir Portugāle. Tā ir, jā, tāda ļoti skaista, ļoti skaista. Sākumā likās, ka man ir akmeņi patīk, jo es vienmēr gribēju, es esmu akmeņos māju un akmeņas māju, bet laikam, nu jā, tās smilts ar tomēr ir vajadzīgas, tā kā ar akmeni vien, tā kā, jā, Portugāla tā būs mana favorīta pilsēta, nu, favorīta zeme, jā. Un vai ir kāda vieta, kur ļoti vēl gribētos nonākt, bet nav sanācis līdz šim? Tās jau ir daudz, vēl jau nav apgūtas viņas. Tās ir ļoti daudz. Jā. Bet, nu, var visu. Un tepat Latvijā jāpaceļo, kas būtu tās mīļākās vietas? Pie jūras, pie ezeriem, jā. Rāznas ezers, tur ir skaisti. Latgales puse nav tāda apgūta, nav viņa, nu, tā kā izbraukāta, bet tur ir skaisti, jā, arī tā kā. Latvijā mēs arī daudz, kur esam bijuši, jā. Tagad ienāca tāds ātrais jautājums prātā, tad, kad ierodas klienti, un varbūt tie ir vai pirmo reizi ieradušies, vai var tā nolasīt, no kuras Latvijas vietas ir tās iezīmes kaut kā ir cilvēkos apmeklētājos arī jūtams. Jā, šad tad sanāk, parasti mēs prasam, no kurienes viņi ir, ja paliek pie mums par nakti, tad mēs, nu, vairāk, tad jau, protams, apsēžās un vairāk parunājās ar viņiem, bet tādi citreiz ir, kad pajautā, no kurienes, bet, nu, pēc dialekta, ir ceļš vidzemnieks var saprast, no kuras puses ir limbažs var, tā kā, bet, nu jā, kurzemnieki var arī savādāk runā, bet var. Kādas varētu būt jūsu ģimenes tradīcijas? Mēs jau tā kā laikam dažas dzirdējām, tas, ka visi varbūt sabrauc šeit un ir vieta kopā, kur būt, vai nu, kādi ceļojumi, vai arī slēpošana kopā jums ir, jā? Visai ģimenei mīļa. Tad, jā. Bet, varbūt ir vēl kādas tradīcijas? Nu, tradīcijas mums ir katru, tas ir vai svētki vai nē, mēs savācamies kopā visi, nevis, nu, radi lielā pulkā, bet tāds mazais lauciņš, mūsu lauciņš, dārziņu, un tad mēs ejam uz teātriem. To mēs visi 4, un tagad jau 6 to daram. Jo katram ir otrs pusītis, un tad mēs visi 6 baudam teātrus, vai tie ir. Komēdijas vairāk, traģikomēdijas? Kāds ir jūsu repertuārs? Nu, dažāds ir, jā, dažāds. Tā kā, nu, vieglāk jau ir tā, kā aiziet uz komēdiju, uz kaut kādu tādu vieglāku, bet citreiz, jā, prasās to mākslu mums, jā, tā kā. Gribās. Kur ir tā mīļākā izrāde, tā jāatskatās? Nu, komēdijas Sajiet sviestā. Izrāde, kas Sajiet sviestā, tā bija visiem, jo visi smējās. Jo man ir jādomā, lai visiem patiktu. Un tad es vienmēr skatos uz bērniem, ko viņi, un tad, kad Tomiņš smējās, tas viss gardāk, ja, kad, nu jā, tā bija visforšākā tāda izrāde. Tad izrādes izvēlās Iveta, ja? Jā. Nav tā, nu vienreiz tu, vienreiz Iveta būs atbildīga par izrāžu. Jā, tā ir mana. Nu,
visi pakļaujās un neko darīt. Visi priecīgi, ka nav jādomā pašiem par to, ka viss ir vienkārši jābauda. Ja tev būtu jāēd viens ēdiens visu nedēļu, kuru tu izvēlētos? Salāti, tie laikam ir tie, zaļie salāti tieši. Tad, kad man neviena nav mājās, tad es vienmēr saku, beidzot es varu neēst gaļu. Tie zaļumi, tie laikam būs mani. Mājās vēl gribas vispār gatavot, ja tu esi visu dienu jau kādam citam gatavojusi, kā tas ir? Jo bija mājās vēl. Visi nāk šejieni. Tas ir forši, ka tu katru dienu var ēst kafejnīcā. Tas ir labi. Man mammiņa vienmēr smējās. Viņa saka, tad, kad atbrauc man mazulīši, tad viņa saka, jāvar kafejnīca mājās vaļāt, jo viens ēd to, viens to, viņi jau raduši, ko ēdīs, tad ir tāpēc kafejnīcas izvēles. Viens to. Un tad viņai vēl atbrauc vēl mazbērniņi, tad viņi vienmēr smējās, un tie skatās, kā piena zupu neviens nēd, vai ne? Viņa grib piena zupu, un viņi saka, bet jāvār tam bērnam tā piena zupa. Ir pieprasījums. Mēs lēnā garā arī esam pietuvojušies pie pēdējiem jautājumiem, un viens no pēdējiem jautājumiem ir jautājums, ko uzdod iepriekšējais sarunu viesis. Un jautājums ir tāds, ko ieteiktu Mēršagā uzlabot, lai visi justos labāk? Uzlabot. Jā, es par to domāju, kā jau salabots jau ir daudz kas, vai ne? Bet galvenais, man tāds ieteikums var būt, ka lai cilvēki nezaudē savu to, lai nezaudē savu to to mīlestību arī pret apkārtējiem, nevis savā laukā, bet arī tā, kad tu paskatās, ka kaimiņam ir forši, sākt ar to, un tad jau viss jau būs. Es tā iedomājos. Domāt par kaimiņu arī, ne tikai par to nevis savu. Par sevi, un tad jau, ja visi kopā mēs tā domāsim, tad jau būs labāk, man liekas. Man tā liekas, ka... Un kāds varētu būt tavs jautājums mūsu nākamajam sarunas viesim? Jā, es aizmirstu par šito, bet, viesim, pat nezinu kam, vai ne? Jā, tas mums vienmēr noslēpums. Jā, bet, tad, vai tos, vai sapņus ir spējuši realizēt, vai kādi tie sapņi būtu, vai viņi, tiek realizēti? Vai nenobīstas, vai ne tos realizēt, jo mēs jau arī bieži vien sapņojam, bet kaut kas mums tā kā paši arī varbūt aplaužam spārnus tiem sapņiem, jā. Tā arī var gadīties. Bet ja mēs tādu kopsavilkumu veidojam, tad tas sapnis vairāk tomēr bija vīram, vai ne, par šo viesmāju, un tu tā... Tajā laikā bija maziņi, un tad bija visa tā uzmanība veltīta tiem bērniņiem, un tad likās tā, ka, bet nebija laika domāt, kur, ko, labi ir kā ir, vai ne? Pēc tam jau domās, bet, tā kā vīrs izdomāja, tajā laikā deva kredītus, varēja aiziet paprasīt, uzklausīja un iedeva, un tad, laikam tie puiši ir tie tādi visu vai neko, vai ne, iet uz pilnu banku. Meitenes varbūt domāt, es varbūt padomāt vēl, vai ņemt kredītu un nākt, vai kaut ko sākt, vai, Mūsu otrais stāsts pēc kārtas īstenībā, jo arī pie Guntiņas veikalā tur arī tas vairinieks bija vīrs. Starp citu, es šito arī padomāju, es domāju, puiši tādi nepadomās varbūt soli uz priekšu, kā tas būs, bet viņi izdomā un tā kā būs, jā. Un tad viņiem jābūt ir tam lielajam atbalstam visu to ceļu, vai ne? Es vienmēr to vīram saku, neizdomāju ieviest, tad ir jābūt tā, kad jānāk ar atslēgu, kaut kas jāpiečinīm, bet viņš arī to dara. Tā kā, jā. Vai ir iecerē vēl varbūt kaut ko mainīt un papildināt, paplašināt, vai tomēr ir tā sajūta, ka šādā veidā mēs varam turpināt, un tas ir labi tā, kā ir šobrīd?
Jā, es domāju, bieži vien es domāju, ko vēl, bet, laikam, kad tev ir tikai 2 rokas. Un parasti arī, kad klienti saka, jūs neatnezāt, jā, bet man ir 2 rokas, tu es atnezīšu vēl, vai ne? Bet, jādomā jau, ko tu spēj saviem, jo ziemas tomēr ir klusāks periods, tu nevari tur paplašināties, varētu jau tur ļoti daudziem numuriņiem, bet forši, ka tur tāds maziņš, viss tāds kompakts un tā kā, pietiek ar šo. Es domāju, mēs tad arī teiksim paldies Ivetai, paldies par to gādību tiešām un rūpēm, ko mēs saņemam. Reklāmas pauzei jūs varat droši šeit nākt un tiks pabaroti gan tiem, kam ir kādas alerģijas un pārtikas nepanesamības, jo Iveta vienmēr zinās, kā ar to tikt galā, lai visi ar pilniem punčiem dotos mājās. Vajadzība mums šeit palikt pa nakti laikam nav bijusi, jo mēs tepat dzīvojam Mēršagā, bet pēc atsauksmēm tiešām redzam, ka jūs katru gaidat un silti mīļi arī apčubinat, kas paldies. Šeit ir. Tā kā sapņosim sapņus un tos realizēsim, un mēs tiksimies jau nākamajās epizodēs. Atā! Piestāj un ieklausies. Sarunu cikls Piestātne.